Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs Maltā. Ar ko mums asociējas Malta? Nu, kā un kuram. Ar turismu, ar senu vēsturi, ar cietokšņiem. Bet es šoreiz izstāstīšu par kādu vienu nelielu niansi Maltas arhitektūrā, kas iespējams jūs pārsteigs, un pārsteidz arī mani kādu vienu ļoti, ļoti būtisku detaļu, vienu, varētu teikt, sīkumu, un tomēr ne, no Maltas arhitektūras, un tie būs balkoni. Tātad šis būs video stāsts par balkoniem Maltā. Jā, patiesi, jāsaka, ka balkonu pārbagātība Maltā mani pārsteidza. Un pilnīgi noteikti es esmu gatavs apgalvot, ka Malta ir balkonu lielvalsts. Un šie balkoni ļoti stipri ietekmē pilsētvides ainavu ar dažādu krāsu bagātību, ar atšķirīgu faktūru, ar dažādiem dekoratīviem elementiem. Tas dod ļoti, ļoti spēcīgu bagātību vizuālo aspektu, runājot par Maltu. Un jāsaka, ka balkoni Maltā ir samērā jauni. Tas ir tikai galvenokārt attīstība 17. gadsimta beigas, 18. gadsimts. Tas ir ļoti jauns elements pilsētu vidē. Lai gan Maltas vēsture, protams, ir daudz senāka, bet tas attiecās uz seno pilsētu Medinu. Un savukārt galvaspilsēta Valeta, Valeta ir ļoti jauna. Valeta attīstās tikai no 16. gadsimta. Bet balkoni, kā jau teicu, balkoni ir daudz, daudz jaunāki. Es runāju par tiem balkoniem, kas ir šie te slēgtie koka balkoni. Protams, atvērtie vai tā skaitā arī metāla balkoni, tie bija daudz, daudz senāki. Tie jau ir no viduslaikiem, bet šo te tradicionālie Maltas slēgtie koka balkoni, tas ir tikai tā pamatā 18. gadsimts. Un viens no tādiem būtiskiem attīstības posmiem bija, ka šīs lielie garie balkoni parādās Lielmestera pilī. Tie vēl ar vienu ir vislielākie, un no šī brīža arī balkonu attīstība, balkonu būvniecība izplatās pa visu Valletu, kā arī pa citām pilsētiņām kopumā Maltā. Un no kurienes nāk ideja par balkoniem, vai kur tā ir radusies? Tā ir no arābu kultūras, un tas pastāv uzskats, ka tas ir tā ideja, vai vispār ir atvesti līdz ar vergiem, ar arābu izcelsmes vergiem, no Ziemeļāfrikas, īpaši no Marokas, un no turienes arī nosaukums, kas arābu valodā ir mušrabija, bet balkoni mūsdienās Maltā tiek lietots termins gaļerija. Un, ja jūs kaut kur lasīsiet, tad viens no skaidrojumiem, kāpēc tāda balkona ir vajadzīga, ir tas, lai aiz balkona varētu aizslēpties sievietes, lai tās nenolokot sveši vīrieši. Vairāk jau tas, lai paliek arābu kultūrai. Un šāda balkonu vajadzība Maltā, tā īsti jau nekad nav bijusi vajadzīga. Lai tas paliek kā mīts par balkonu nepieciešamību, kā viens no iemesliem, kāpēc šie balkoni ir nepieciešami. Bet drīzāk jau ir iemesli vairāki citi. Kā piemēram, pats pirmais jau, kā jau teicu, ja reiz Lielmestera pilī 1741. gadā tiek uzbūvēti šie patiešām lielie balkoni, tad pēc tam arī, tā ir zināmā mērā modes lieta. Pārējā sabiedrība, it īpaši tiem, kas to var atļauties, arī sāk būvēt savus balkonus. Tad jau viens no iemesliem, tā tad varētu teikt mode, bet tam uzreiz seko nākošais, tas ir status, jo koku materiāli Maltā tikpat kā vispār nav pieejami. Tas nozīmē, ka tos koku materiālus ir nepieciešams importēt, un ar balkonu greznību varēja pierādīt savu statusu. Tad, zināmā mērā, tāds lielības elements, kurām būs krāšņāka fasāda kopumā, tā skaitā arī ieejas durvis, un balkons, kam ieteicams būtu jābūt vienā stilā, diezgan mūsdienās tas vairāk tā līdz galam konsekventi ievērots netiek. Un tad tāds racionālais balkonu skaidrojums ir tas, ka tas ir, varētu teikt, mūsdienās to saukt par kondicionieri. Ar šiem balkoniem var veidināt gaisu, veidot gaisa cirkulāciju ar logiem,
un arī gaismu, lielāku gaismu, vairāk gaismu iegūt. Tā kā tas nav tā, ka tas būtu tikai tāds greznuma elements, kas, protams, arī, kā jau teicu, ir ļoti būtisks. Nu, un mūsdienās arī ir šādiem balkoniem ir nozīme tāda, ka tur tiek žāvēta veļa, varbūt kādam kāda maza noliktaviņa, tātad tas ir telpas paplašinājums uz, varētu teikt, uz ielas rēķinu, uz ielas pusi. Nu, mūsdienās arī vēl jāņem vērā, ka tas beidzot ir kļuvis par tādu nacionālo simbolu un arī novērtēts no kultūras vēstures mantojuma aizsargātāju puses, un ja vēl pirms gadiem 50, 60, 70 šos balkonus tik ļoti nevērtēja, un bieži vien tie pat tika iznīcināti vai diezgan brīvi mainīti, tad tagad tie diezgan stingri tiek aizsargāti. Nevelti arhitekta profesija Maltā ir ļoti, ļoti pieprasīta, un šādu balkonu pārveidošana vai atjaunošana ir jāsaskaņo vietējās būvvaldēs. Un attiecībā runājot par krāsu, tad arī krāsa it īpaši ar Britu pārvaldi parādījās zaļā krāsa, bet tradicionālas krāsas ir tādas kā zaļa, zila, sarkana un violeta. Nu, tās ir pamatkrāsas, un jāsaka, ka šie balkoni ir ļoti, ļoti, ļoti raibi. Pirmajā brīdī šķiet, ka pilnīgs hauss šajās krāsās, bet tad, ja ieskatās, tad tas veido tādu ļoti īpatnēju, ļoti krāšņu. Man, ziniet, kā daltoniķim, vismaz daļēji daltoniķim, šī krāsu pārbagātība bija, manai acī tā bija ļoti patīkama. Nu, nevelti es esmu arī uzsvērs, ka tieši arī ar šo video vēlos pateikt, ka Malta tā ir balkonu valsts. Un kopumā ne tikai galvaspilsēta Vallete, bet arī vēsturiski, teiksim, Dina vai Rabata, tāpat arī lauku ciematiņos mazākos vai turpat apkārt ap Valletu, visur, kur balkonu pārbagātība ir ļoti, ļoti liela. Bet, kā jau teicu, tā ir jauna, nosacīta, tā ir jauna, tas ir jauns fenomens Maltas arhitektūrā. Un runājot par mūsdienu tendencēm Maltā, attiecībā uz balkoniem, jāsaka, ka pieprasījums ir pēc dzīvokļiem vai mājām, kuros ir balkons lielāks nekā bez balkona, to patiešām daudzi pircēji novērtē, ka ir vērts ieguldīt šajās te vēsturiskajos balkonos. Vienalga, vai tie ir vai nav atjaunoti, labāk, ka, protams, būtu jau atjaunoti, jo tas ir diezgan liels izmaksas šādas balkonus atjaunot. Tas ir viens. Otrs, mēs varam redzēt, ka Maltā diezgan daudz mājas tiek pārbūvētas, saglabājot veco struktūru, kā 1-2 stāvu ar veciem balkoniem, un būvējot, veicot jaunu apbūvi uz augšu 3, 4, 5 stāvu. Nu, protams, tur ir diezgan liels arhitekta darbs nepieciešams, un, kā jau teicu, arhitekta profesija Maltā ir ļoti, ļoti pieprasīta, un līdz ar to arī labi apmaksāta. Nu, un noslēdzot šo video, jāsaka vēlreiz, ka patiešām man šie balkonu pārbagātība, dažādība, krāsainība ļoti, ļoti iespaidoja, un nevelti es šo izvēlējos video tieši Maltā par balkoniem. Un līdz ar to pilnīgi noteikti tas ir ļoti zīmīgs Maltas simbols. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Tiekamies!